Sveiki, var pateikt, cik ir pulkstens? Man šķiet, ka šis ir perfekts laiks intervijai. Vai tu plāno tuvākajā 5 gadu laikā iegādāties nekustamo īpašumu un dzīvokli vai kādu citu? Es domāju, ka visdrīzāk iespējams, ka jā. Nē, es esmu pārāk jauns un man nav nauda. Nē, no 5 gadu laikā. Gaņāk nē. Gaņāk nē. Īstenībā nē. Nē. Labi, bet ja, piemēram, plānojat varbūt tur nākamo 5 gadu laikā, vai jūs izmantot aģentu pakalpojumu? Es domāju, ka jā, jo es pats īsti neizprotu to visu, un tad vajadzētu palīdzību, lai izprastu. Jā. Jūs būtu gatavs gan maksāt tam aģentam par šo pakalpojumu, lai viņš visu izdarītu jūsu vietā? Jā. Īstenībā nē, jo es plānoju, Latvijā nekādā gadījumā, jo es dzīvoju Vācijā. Es domāju, ka nē. Un kāpēc tas varētu tā būt? Es domāju, es pati individuāli piemeklētu. Skatītos? Gan jau kaut kādā ss.lv. Es esmu certificēts vērtētājs un Oberhaus Latvijas vadītājs. Cilvēki saka, ka viņi īpašums var pārdot paši, un starpnieku palīdzība nav nepieciešama. Es teiktu, ka jā, jums ir taisnība, bet īpašumu par vislabāko cenu un visātrāk palīdzēs pārdot jums tikai certificēts aģents. Mani sauc Inese Briķene, es esmu Oberhaus juriste. Nekustamā īpašuma darījuma starpnieku, jeb aģentu, mākleri, brokeri, kā kurš mēs viņu saucam, piesaista darījumā būtiska ir, lai jūs mazinātu riskus darījuma gaitā un lai tiku nodrošināta darījuma tiesiskā drošība. Proti, tas nozīmē gan kvalitatīvu dokumentu sagatavošana, gan dokumentu un darījuma maksājuma drošība, gan arī jūsu interešu pārstāvība.